Un kas svētdien notika? Bet to citu reizi. Pagaidām man ir jāsvin. Jā. Mani jauna cepure. Ziemīšu dāvana, PR izklaide pie mums. Tad, kad es to video filmēju, man bija sajūta, ka Lando būs tāda gandrīz kaut kas sasniegts karjera. Kaut kas līdzīgs tā kā tajā brīdī viņa galvenais salīdzinājums Niks Heidfelds. Ļoti labs braucējs, savā laikā arī starp ātrākajiem, bet vienkārši nekad nav bijis īstajā situācijā, lai būtu ātrākajā iespējamajā mašīnā. Tāpēc toreiz man bija ļoti liels prieks, ka Lando Norris uzvarēja vienu sacīksti. Un kā man tagad justies? Priecīgi! Man jājūtas priecīgi. Vai viņš bija šī gada labākais braucējs? Viņš pats, ja to jau ir teicis, ne. Bet viņš bija stabilākais. Un mēs čempionu nosakam 24 sacīkstēs, nevis 9. Pirmajā sezonas pusē es būtu teicis Piastri labākais braucējs. Otrajā sezonas pusē, kad Verstappens pamodās no naida pret komandu, viņš arī bija uzdinis spēkus, bet Norris bija kaut kur aptuveni turpat visu laiku. Un galu galā mums ir jauns čempions. Tad pēc sezonas saliekam citus punktiņus uz I. Yuki Tsunoda dodas prom. Es ļoti ceru, ka viņš atradīs vietu IndyCarā. Runājot par Red Bull, Helmut Marko tiek izstumts ārā no komandas. No manis sēru ziņas jūs nedzirdēsiet. 3 sekundes viņu respektēja. Viņš atrada vairākus labus talantus. Bet daudzi citi arī ir atraduši labus talantus. Atcerēsimies spožākās atmiņas no viņa. Kāpēc viņu atlaida? Viņš bez runāšanas ar visu Red Bull komandu vienkārši parakstīja līgumu ar 2 braucējiem. Viņš pirms 2 sacīkstēm apmelnoja Antonelli vārdu tā, ka viņš dabūja nāves draudus. Runājot par apmelnošanu, rasistiski komentāri Perezam. Un tā kā ķirsītis tam visam pa virsu, Covid laikā viņš teica visiem Red Bull braucējiem visās komandās vajadzētu savienoties kopā teltī un vienkārši izslimot Covidu. Ko? Jā, atā. Man tevi te nevajag. Nu, mēs arī atvadamies no šīs paaudzes F1 bolīdiem. Tā kā jā, atā DRS, tu nebija šaušalīgs, bet cerēsim, ka tavs aizvietotājs būs labāks. Sākam sagaidīt arī jaunās komandas. Nu, cik nu jaunas? Audi pārpircis Sauber, kā arī Cadillacs pirmajā formulā. Tas būs interesanti. Kā jūs jūtaties par vispār sezonu, kas pagāja? Un ko jūs sagaidat no nākamās F1 sezonas? Es dodos dziļajā ziemas miegā. Pamodīšos tikai tad, ja izdomāšu, ka gribu runāt par kādu vecu formulu. Vai arī kaut ko no izturības sacīkstēm. GT1.